Labdien! Labdien! Šodien mēs runāsim ar šī pasākuma Vienu no dalībniekiem. Vienu no dalībniekiem vietas. Ediju Šmitu. Sveicināt, Ediju! Labdien! Kā jūs jūtaties? Vai ir gandarījums par šī pasākuma rezultātu? Ziniet, ceturtā vieta vienmēr ir tā labākā vieta, kā viena no 3 sliktākajām vietām uz pasaules. Varētu teikt, ka es nejūtos sevišķi pacelātā garastāvoklī, jo, protams, gribētos jau vismaz trīniekā. Protams, uzvar ir vislabākais mierinājums šai gonkai. Principā, neesmu apmierināts ar šīs dienas veikumu. Kādas bija jūsu kļūdas? Pārsvarā, es domāju, ka ir ātrums un tehnika. Pilotis! Vai? Jā. Kurš tad bija atbildīgs par ātrumu mūsu komandai? Gāzes pedāls. Viennozīmīgi, gāzes pedāls. Vai jūs tiešām hainojat gāzes pedālu jūsu tagad neveiksmē? Kurš gan cits? Atcerēsimies varbūt tādām spējām kā orientēšanās, tad intelekts. Jā, bet šīs spējas ir ļoti aktuāls mūsdienu gonkās. Jā, orientēšanās. Es domāju, orientēšanās mēs zaudējām varbūt punktus 200-300, ne vairāk. Tas bija principā sīkums uz to visu kopējo, ņemot par cik mēs zaudējām ļoti daudz pirmajām vietām. Jā, bet pašā es domāju, ka tīri uz ātrumu mēs zaudējām to lielāko punktu summu. Jā, runājot par zaudēšanu, kā jūs vērtējat konkurentus? Kas jums likās, ar ko jūs viņus abrīnojāt? Tas kā vienmēr visās filmās vienās scenā. Ar ko viņi bija pārāk? Ja runā par pirmo vietu, es domāju, ka viņi bija pārāk ar dzīvesprieku. Jā, to mēs varējām manīt, jā. Jā, dzīvesprieku, diemžēl, jā, bet es domāju, ka par pārējām vietām, jā, reizēm veicās. Es domāju, ka, pēc cik šitā bija tāda, treniņa gonka, ja? Labi, 4. vietā arī ir vieta. Varbūt tās, teiksim, kādas Svazilēnas iedzīvotāji par to priecātos. Es domāju, ka nākamreiz mēs parādīsim, uz ko mēs esam spējīgi viennozīmīgi. Edijs Šmits. Speciāli motīvi.